Laidrugas televīzija. Ir kārtējā sakopšanas darba diena, pirms Laidrugai nozīmīgās 800 gadu jubilejas. Tāpēc šodien uz interviju esam uzaicinājuši būvdarbu vadītāju estrādē un būvekspertu Maigoni Ceriņu. Pēc lūdzu, iesim satikt Maigoni. Sveicināts, Kārli. Tātad, tu esi būveksperts un būvdarbu organizators Laidrugas estrādē. Mēs gribējām noskaidrot pāris jautājumus par to, kā gāja celtniecības process un kā tas nājās projekts. Tātad pirmais jautājums. Kā jūs īsti nonācāt pie gala rezultāta un tieši pie šī projekta iznākuma? Kā jau bija minējis varbūt iepriekš, pirms nezinot jums to, bija tas konkurss kaimiņiem par to, ka kādu dizainu kādu. Es atvainojos, tas ir tāds kā skiču projekts ar kaimiņu palīdzību? Jā, tieši tā bija skicis. Viņi nespēja maniem savu skicis, jā. Es viņu spētīju, sievu, jā, kopā. Un tad mēs tā kā izvēlamies dizainu, tad uzvarētu apbalvoja karpeļmēs. Un cik ilgi norisinājās tieši būvprojekta laiks un celtniecības process? Man tā ļoti steidzināja tā, un tad es viņu pabeidzu 2 mēnešos darbinieku. Tā principā no nulles, no pamat pozīcijas jūs tikāt ar šo uzdevumu galā 2 mēnešu laikā, pareizi? Tieši tā, mēs tikām 2 mēnešu laikā. Un kādas izmaksas Krimultas novadam prasīja estrādes vai arī Laidrugas pagastiem izbijušana? Cik izmaksāja projekts? Es jau tā nevarētu diskutēt pārstīt tā, bet es arī negrasos, man problēmas. Principā, jūs negribat atklāt konkrēti ciprus. Tieši tā. Šajā gadījumā varbūt arī nav tik svarīgi. Un nākošais jautājums, ar ko jūs pats šobrīd nodarbojaties? Saprotu, jūs esat būveksperts, jūs esat būvprojektu vadītājs. Vai jums ir kaut kādi jauni darbi Laidrugā vai arī citur, un kur jūs pašlaik uzturaties? Jā, es parasti dzīvoju. Tā ir otra pus estrādē. Tur man telpuras guļ. Nav. Tagad, kur dzīvoju tā, un tad pa Laidru tā es tā mēģinu dzīvot, jā. Un tad saprotu, ka jūs tepat arī esat, jums šeit ir darbi un principā dzīvojat. Labi, un tad pēdējais jautājums. Kāds ir jūsu sveiciens Laidrugai 800 gadu jubilejā un visiem laidrudzēšiem? Man sveiciens visiem ir priekā visiem, lai šie 800 gadi ir. Paldies, tas bija Maigonis Ceriņš, mūsu būveksperts un estrādes projektu vadītājs. Paldies!